Šodien uzzināsi, kā dažu minūšu laikā ar ChatGPT palīdzību iegūt sagatavotu prezentāciju PowerPoint formātā. Tu iegūsi ne tikai tekstu, bet arī lejupielādējumu PPT failu, ko uzreiz varēsi izmantot un pielāgot. Vai tu bieži pavadi stundas, gatavojot prezentācijas? Ja meklē veidu, kā prezentācijas izveidot ātrāk, tu esi spēris platu soli pareizajā virzienā. Komentāros ieraksti, kuru no 3 nākamajām tēmām, ko pateikšu video noslēgumā, tu gribētu redzēt nākamajā video. Pirmais solis jebkurai prezentācijai ir tēmas un galvenās idejas izstrāde. Ja nezināt, ar ko sākt, ChatGPT var piedāvāt idejas. Piemēram, ierakstām iesaki 5 tēmas prezentācijai par efektīvu laika plānošanu. Tagad mums ir vairāki varianti, no kuriem izvēlēties. Ja nepieciešams, varam precizēt pieprasījumu, piemēram, iesaki idejas, kas der biroju darbiniekiem. Kad tēma ir izvēlēta, jāizveido prezentācijas struktūra. Piemēram, ierakstām izveido prezentācijas plānu par otro piedāvāto tēmu ar 5 slaidiem. Tagad mums ir loģisks struktūras uzmetums, ko varam izmantot prezentācijas veidošanai. Ja nepieciešams, varam pieprasīt detalizētāku izklāstu katram slaidam. Kad struktūra ir gatava, varam izmantot ChatGPT, lai ātri sagatavotu tekstu katram slaidam. Piemēram, ierakstām uzraksti slaida tekstu otrajam slaidam vienkārši un skaidri. Novērtē rezultātu. Ja nepieciešami papildu pielāgojumi, vari lūgt ChatGPT precizēt, padari slaidus vizuāli vienkāršākus vai pievieno kopsavilkumu slaidu prezentācijas beigās. Tagad ierakstām apmēram šādi: apkopo informāciju, ko man piedāvāja par pasti, sapulces un ziņojumu, kā neiestrēgt bezgalīgā komunikācijas ciklā, izveido strukturētu prezentāciju ar slaidu nosaukumiem un apakšpunktiem lejupielādējumā PowerPoint. Ja nepieciešama vizuāli pievilcīgāka prezentācija, lūdz izveido slaidu tekstus un ieteikumus attēliem. Pēc tam var izmantot Canva, Google slides vai PowerPoint dizaina ieteikumus. Ja jābūt maksimāli efektīvam, jautā ChatGPT pēc prezentācijas ar tikai 3-5 slaidiem, izveido ļoti īsu prezentāciju ar tikai 3 galvenajiem punktiem. Ja vēlies pielāgot stilu un toni, lūdz pārveidot saturu, piemēram, padari šo prezentāciju draudzīgāku un vizuāli vienkāršāku. Pārbaudi un rediģē, ChatGPT ģenerē sākotnējo versiju, bet pielāgo dizainu, lai tas atbilstu auditorijai un mērķim. ChatGPT sagatavos failu, kuru varēsi lejupielādēt un uzreiz izmantot. Nospied uz saites, fails tiks lejupielādēts. Atver PowerPoint failu un redzi, prezentācija ir gandrīz gatava. Tu vari to pielāgot, mainīt dizainu, pievienot attēlus vai rediģēt slaidu tekstu atbilstoši savām vajadzībām. Šie ir pamatpadomi, lai ātri sāktu veidot prezentācijas ar mākslīgā intelekta palīdzību. Taču, ja vēlies vēl padziļinātākus ieteikumus un pamācības, piemēram, kā pielāgot dizainu, izmantot attēlus un uzlabot runas tekstus, tie sekos kādā no nākamajiem video. Komentāros ieraksti, kuru no 3 nākamajām tēmām tu gribētu redzēt nākamajā video. Sociālo tīklu ierakstu radīšana, kā ar ChatGPT palīdzību ātri un efektīvi sagatavot Facebook, LinkedIn un citus sociālo tīklu ierakstus. CV un motivācijas vēstules sagatavošana, kā ChatGPT var palīdzēt uzrakstīt izcilu CV un motivācijas vēstuli bez lieka stresa. Pirkumu lēmumu pieņemšana, kā ChatGPT var palīdzēt salīdzināt produktus un pieņemt labāko lēmumu, piemēram, izvēloties starp iPhone 16 un Samsung Galaxy S25. Ja vēlies redzēt līdzīgus video, abonē kanālu un esi pirmais, kurš noskatīsies jaunāko video.